Šodien mēs esam sapulcējušies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, lai uzzinātu, kurš ir projekta bibliotēka iniciētā jauno rakstnieku konkursa laureāts. Jauno rakstnieku konkurss tika atklāts 2001. gada februārī un ilga vairāk kā gadu. Vērtēšanas process ilga vairāk kā pusgadu, un šodien mums ir zināms, ka 45 darbu konkurencē par laureātu ir kļuvis Toms Deimons Baravidis. Satraucošies. Man liekas, joprojām neesmu piezemējies un nespēju noticēt. Jā, satraukums nav beidzies, joprojām tāda sajūta, ka gaidu tikai īsto rezultātu. Bet, protams, esmu laimīgs. Es centos sevi gatavot tam, ka es nebūšu. Bet, protams, gribējās jau. Es arī pagarinātajā vērtēšanas posmā katru dienu, 2 mēnešus no vietas, vairākas stundas darbu rediģēju. Man ir sajūta, ka atzinība ir nopelnīta. Toma Deimonda Baraviža darbs Zaļā dzīle tiks izdots izdevniecībā Dienas grāmata ar projekta iniciatora Baltic International Bank finansiālu atbalstu 3000 eiro vērtībā. Un uzvarētājs saņem arī papildu balvu, iespēju pavadīt mēnesi starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā. Projekts bibliotēka saka lielu paldies visiem 45 dalībniekiem, kuri bija iesnieguši savus darbus konkursā, un aicina nenolaist rokas un meklēt izdevējus pašu spēkiem. Un tiekamies citos konkursos.